Dažādu tautu pasakas kopš senseniem laikiem radušās un transformējušās savā ziņā, viņas ir kā cilvēces sapņi. Un varētu sacīt tā, ka mūsdienās varētu teikt, ka mīti un sapņi ir būtībā kā tāda kolektīvās bezapziņas projekciju esence. Ja mīti, ja viņi ir dzīvi, tad viņos ir šī te jauda iekšā, viņi dzīvo, viņi mainās, ja katra paudze stāsta viņu savādāk, bet viņiem ir milzīga jauda. Mīti un tautu pasakas ataino cilvēku pasaules uztveri un dzīves ritējumu dramatisko uzbūvi. Un personāži, kas tajos darbojas, mēs tādā analītiskās psiholoģijas valodā varam teikt, ka tie ir arhetipi, ja, ka tie ir šīs te kolektīvās bezapziņas struktūra elementi. Tautu pasakās, brīnumu pasakās, tie parasti nav cilvēki. Autoru pasakās tie ir cilvēki, ja, ar dažādām izpausmēm. Arhetips ir tāds, kā lai saka, viņš ir diezgan konkrēts. Viņš ir, ja ir varonis, tad viņš ir varonis, jā. Bet sapņus arī mēs burtiski nevaram saprast. Ja mēs viņus tulkojam burtiski ar tādu sadzīves ikdienas prātu, mēs nevaram to jēgu uzķert, jo bezapziņa nedomā tādā veidā. Ja vispār bezapziņa domā, ja mēs varam šo vārdu pieminēt, ja? Bet viņa funkcionē citā veidā. Bet, protams, viņi funkcionē ar tēliem un tēlos. Ne? Tāpēc arī šī pasaku analīze ir tāda maģija reizēm cilvēkiem liekas. Tur jau tā lieta, ka mēs simbolisko materiālu varam projicēt un saprast viņu ļoti dažādi. Katra ir izvēlējusies tādu pasaku, kas atspoguļo kaut ko no šī te visa individuācijas procesa kopumā. Ja? Nav tā kā rakstīti visi par varoņu ceļu vai visi rakstīti par kaut kā, par animu, piemēram. Ja? Visi ir secīgi. Ja? Beidzot ar veco zaldātu, kurš atgriežas no kara, ja? Tātad dzīves viduskrīzi, un beidzot ar nomiršanu.